Eža kažociņš. Vienam tēvam un mātei nebija neviena bērna. Reiz tie abi aiz galda sēdēdami runāja. Kaut jau Dievs mums mazākais tādu bērniņu kā ezīti dotu. Tos vārdus izteicot, mazs ezītis izlien no aizkrāsnes un saka: Es esmu jūsu dēls. Vecie pieņem ezīti un izaudzina. Kad ezītis bija pieaudzis, tas mātei saka tā: Ja mans dēls būtu lielāks, tad paganītu cūkas, bet tik maziņu cūkas nomīs, ko tad? Ko bēdāties, gan jau izganīšu. Vai tad tev nebūs bail, dēliņi? Man no cūkām baila, tā tīrā kauna lieta, dodiet tik šurp, gan jau izganīšu. Labi. Ezītis aizdzen cūkas uz mežu un sagana 3 gadus, nemaz mājā nedzītams. Cūku pulks pieaudzis par tiem gadiem tik liels, ka neizskaitīt nevar, tomēr ezītis tev nogana uz matu. Bet nu gadījās, ka tās zemes valdnieks bija izgājis tajā mežā un apmaldījies. Viņš maldoties ierauga ezīšu cūku pulku, bet pašu ganiņu neredz, jo ezītis ielīdis vāverīšu cērpā. Vai te kāds gans arī pie tām cūkām? Valdnieks skaļi sauc. Āče, te jau es esmu, ezītis cērpā atbild. Kur tu esi? Vāverīšu cērpā esmu. Nāc šur pie manis, izrunāsimies. Kā labi ne? Ezītis atbild un izlien laukā. Kā tu tik mazs vari cūkas noganīt? Kā tu tik liels vari apmaldīties? Izved mani ārā no meža. Kā labi ne? Dod man savu jaunāko meitu par sievu, tad tūlīt. To nu gan ne, es tev tādam mazam krupim meitu došu. Ka ne, meklē pats ceļu. Valdnieks aizjāja. Bet visu dienu izmaldījies, vakarā klāta atkal. Kur tu esi? Vadzī mazo ganiņu. Nevaru visu ceļu atrast. Nāc, izved man ārā. Kā labi ne? Dod tik man savu jaunāko meitu, tūlīt. Ej, ko tu muldi? To jau nevaru. Ka ne, meklē pats ceļu. Maldīdamies apjāja tādu riņķi, necik ilgi klāt atkal. Nu kā ir? Izved mani laukā. Kā labi ne? Dod tik man savu jaunāko meitu, tūlīt. Ko ar tevi iesākt? Ņem vesels. Tad tu apsoli man savu meitu? Apsolu. Labi. Tagad jāej man pa šo taku pakaļ, bet steidzies, kamēr man cūkas nedabū izklīst. Ezītis parāda valdniekam ceļu, nosaka, kurā dienā būšot uz kāzām braukt, un tad steidzas, ko tik vien māk pie cūkām atpakaļ. 3 dienas priekš kāzām ezītis pārcen cūku pulku tēva sētā. Tēvs saņem rokas. Visas kūtenes, visi aizgaldi, visi pasekšņi, visas malu maliņas pilnas, griezies, kur gribi, visur rukst. 3. dienā agri ezītis uzvelk goda drēbes, pārvelk eža kažociņu tām pāri, aizjūdz 2 melnus gaiļus tāšu karietei priekšā, un tad laiž, ko māk uz pili pie savas līgavas. Valdnieks nesagaida visu šo plikām rokām. Tas pavēl karavīriem ar akmeņiem mest, lai tāšu kariete sašķīst un gaiļus nosistu. Bet kurš akmens nāk, tā gaiļi ķir, palec uz augšu un akmens pa apakšu cauri. Un nu tā vien, kamēr kariete apstājas pie pils durvīm un gaiļi abi nodzied. Kikerikū, mūsu valdniekas nots atbraucis. Līgava iznāk pretī, ieceļ ezīti zīda priekšautā un ienes pilī. Abas vecākās māsas smejas, zobojas, bet jaunākā tik atbild. Lai, kāds jau nu man novēlēts, ar tādu pietikšu. No rīta Līgava atkal ieceļ ezīti savā priekšautā un aiznes uz baznīcu laulāties. Laulības gredzenu ezītim uzbāž uz ķepiņas, un pēc laulībām sieviņa ieņem savu vīriņu priekšautā, lai pārnestu atpakaļ uz pili. Citi gan smejas pa jocīgo pāri. Bet jaunā sieva tik atbild. Lai, kāds jau man novēlēts, ar tādu pietikšu. Vakarā gulētiedams ezītis novilcis savu eža kažociņu un nolicis kājgalī. Sieva to redzēdama domā. Kam nu tādu ērkšķainu kažociņu glabāt? Pag, lai tik vīriņš piemieg, kažociņu vajag sadecināt. Kā domājusi, tā padara. Bet kas nu notika?
Līdz ko kažociņš sadedzis, vīriņš uz nāvi slims. Šī nu raud un aizbildinās. Ezītis turpretim par sāpēm nebēdēdams, vēl sievu mierina, sacīdams: Sieviņ mīļā, zinu, ka ļaunā nodomā to nedarīja, bet tev vajadzēja ar vīriņu aprunāties, iekams pie kāda darba ķeries. Redzi, nebūtu tu tagad kažociņu sadedzinājusi, tad pēc 2 nedēļām būtu tā kā tā no viņa vaļā ticis, bez kaut kādām sāpēm. Tomēr, ja izcietīšu, tad tik tu redzēsi brīnumus, asaru vietā tu līksmosies. Grūti Ezītim gāja, tomēr cieta un izcieta. It īpaši beidzamo dienu slimība nejauki vārdzināja, bet līdz ko saulīte norietēja, tā Ezītis no gultas ārā nošņauc 3 reiz deguntiņu un acu mirklī paliek par staltu ķēniņa dēlu. Sievas tēvs no priekiem atdod valdību savam znotam, jaunais valdnieks attaicina savus vecākus pie sevis un tad dzīvo ar savu jauno sieviņu laimīgi.